Don't push it. Es viņu rakstīju. Lūdzu, izslēdziet šo mobilo telefonu skaņas. Izrādes laikā fotografēt ir atļauts. Brīdināt, ka lugā ir vārdarbība. Reiz sensenos laikos piedzima Andris. Andra tēvs gāja bojā dzemdībās. Bet Andra māte skumju sagrausta, atdevās Jēzumu un citiem brīnumiem. Andra mamma visu savu naudu iztērēs baznīcās, zīmēšanas salonos un visādās citādās spirituālās lietās. Tomēr nabaga Andriem bija jāda cirgļu zupa, putekļu maize un kartonči. Tad vienu Andris nosolījās nekad vairs nekādus zobus vadzīt un nogalināt visus brīnumus. Andra iekšējais bērns tam ļoti pretojās, un Andris savu iekšējo bērnu tā mocīja, ka tas pavisam iznīka. Bet tad Andris atrada darbu. Būvmateriālu. Darbiņšām, jā. Depo nenosponsorē. Valcies šur! Kas tev ir? Nāc! Velcies! Ātrāk! Velcies, kas tev ir? Velcies! Nesmērē zem! Nu! Cienījamie būvmateriālu veikala apmeklētāji, veikals slēgsies pēc 5 minūtēm. Jēzu! Esi sprukās! Kā var tā izturēties par savu iekšējo bērnu? Viņš ir napi dzīves. Es gribu nogalināt savu iekšējo bērnu. Tad paskatīs visu brīnumu. Nevajag brīnums. Man vajag naudu.
Aizver muti! Kāpēc? Ka es tā gribu. Es gribu nogalināt visus brīnumus. Bet es arī esmu brīnums. Tieši tā. Tāpēc es sākšu ar tevi. Paldies, Skatiņ, no depo. Ātri! Ir jāglāb Jāndri iekšējais bērns. Jā, saucam ātros. Nē, ir jau par vēlu. Šeit palīdzēs tikai terapija. Vai šis ir Dr. Jekyll un Mr. Hyde kabinets? Pusnakts. Jūs esat atnākuši pilnīgi pareizi. Lūdzu, atlaidieties. Kā es jums varu palīdzēt? Viņam vajag terapiju. Aha. Interesants gadījums. Kāda ir jūsu agrākā atmiņa? Koki! Kādi koki? Kāri koki! Tie līgojas vējā! Pastāstiet man par savu tēvu. Kur viņš jums pieskārās? Pastāstiet man par savu māti. Man nav mātes! Es esmu metafora! Mēs visi esam metaforas. Es esmu deminutīvs. Fiksācija uz pauliskiem objektiem ir disociatīva metaforiska identitāte. Un ko mums darīt? Viņam ir jābeidz būt mīkstajam un jāpieaug. Nu, bet kas katrai puķei ir vajadzīgs, lai aug? Ūdens. Kalcijs. Saulīte! Tēva figūra. Viņam ir vajadzīgs iniciācijas rituāls.
Laiks ir mainīties ar pirkstu. Oh, yeah. Oh, yeah. Man šībers ir vaļā, metamies rotaļā, pagalīša trakumā. Oh, oh, oh. Iekurini manī uguntiņu. Es esmu objekts, bet tu esi mana lieta. Oh, bērni, bērni, oh, iekšējais bērniņš. Tev mainīties pie karstas krāsas, ar pirkstu piedoties. Laiks ir mainīties. Ak, tu malka, cik ilgi es to alku. Nu, jā, bet tā kā šitais nestrādā, viņam joprojām ir vajadzīgs iniciācijas rituāls. Tā vajag tiesības. Brum, brum, brum. Jā, bet vispār jā, jo tā taču ir autonomija. Uz Ikea var Vai aizbraukt. depo? Var draugiem palīdzēt un mēbeles Tu aizvest. redzēji depo, kad ir kādas atlaides. Kaltajām naglām. Un divcolīgajiem dēļiem. Šikoniem atlaides. Īzi. Tagad, tas vēl nav viss. Vēl vajag konfrontēt iekšējās bailes. Piedzīvot simbolisko nāvi. Un atrast mīlestību. Bet kas tas ir? Mīlestība.
Čipsi jājem. Jūs kavējat? Mēs esam laikā. Ok. Kurš no jums ir students? Nolaid roku, dēls. Te tev nav skola, te nebūs 2+2. Te ir autoskola. Autoskolā mēs mācāmies izcīlot. Tu vari iet prom. Nu, saka man, tu esi kādreiz vadījis transporta līdzekli? Nesmu. Tas ir labi. Tev nav pieredzes, ir tikai bailes. Un autoskolā mēs labojam bailes. Šis ir transporta līdzeklis. Stūrēšanas ierīce, 4 riteņu motors. Nekā sarežģīt. Jebkurš mērkaķis var vadīt auto. Tu esi mērkaķis? Nē. To mēs vēl redzēsim. Bet pirms var sēsties pie stūra. Ir jāsaprot dažas lietas. Ko tu citiem nerādi signālu, no bedrēm uzmanies. Skats pa kreisi, rekur fonā, aiziet meitenes miņukos, tu esi dzīvojamā zonā, šitien tev nav 50. Ko tu velcies, kur tu lienenu, kas tur priekšā notiek šitais? Brauc kā psihopāts, idiots ir šofera vārds, idiots ir šofera vārds. Dzeltens nozīmē gāze, zaļais čista brauc. Kad tev kāds no kreisās puses, tad tu pāri maudz. Mazāk vajag domāt, vairāk just, takometrā nezīlē. Ko tu velcies, kur tu lienenu, kas tur priekšā notiek šitais? Brauc kā psihopāts, idiots ir šofera vārds, idiots ir šofera vārds. Nedar to, ko šitais dara, pagrieziens bija atpakaļ. Vispirms sajūgs, pēc tam gāzīt, dabūs tiesības, varēs mani mācīt, spoguls nav suņa pupi. Droši ņem un skaties virsū, ko tu velcies, kur tu lienenu, kas tur priekšā notiek šitais? Brauc kā psihopāts, idiots ir šofera vārds, idiots ir šofera vārds, davai soli. Nu malacis tagad apsēžam korķī, uz gājējiem moš paskaties. Ko tu sēdi viņam mastē, tu ņem un apdzen šitos klaunus, dzīvējām kad sāk braukšanu. Pat tad, kad ir slīpumā, ko
Ko tu velcies, kur tu lienenu, kas tur priekšā notiek šitais? Brauc kā psihopāts, idiots ir šofera vārds, es jums saku, idiots ir šofera vārds, o mami, idiots ir šofera vārds, davai 70, idiots ir šofera vārds, baļļāviens, idiots ir šofera vārds. Tā arī viss teorija. Labi, kāpim iekšā transporta līdzekļi. Ir ieaicina man transporta līdzekļi. Labi, rokas uz stūrs. Nē, pozīcija 10 un 2. Labi, tagad iedarbinām transporta līdzekli. Dzird to? Vai dzird to, kas tas ir? Tas ir motors. Nē, tā ir brīvība dēls. Spied kāds! Mēs triecamies kādā dzīvērgi. Man tev kaut kas jāapsaka. Kad mans tēvs man pirmo reizi izved uz autoceļu ar savu Volvo XC 72,4 litru dīzelu. Daudz remonts neprasīja. Viņš teica, Vlad, kā man sauc Vlads. Viņš teica, Vlad, dzīvi kā autoceļš. Un tur ir 2 veidi šoferi. Tur ir upuri. Un tur ir plēsoni. Un tas, kurš šofers, tu būsi gults tikai uz taviem pleciem. Un vēl viņš teica, Vlad, uz autoceļu mēs katrs braucam uz savu galu mērķi. Bet mēs visi braucam kopā. Juhu! Kas tā par ceļasību? Grāz pa greizi, liks pa grāvu! Ko nerāda signālu? Dziesmu neklausījies? Notriec skeletu? Labi, piesāja, ka tā cirkuļi tur. Labi, kāpam laukā. Nu, ko lai es to saku? Signālu negrib rādīt. Notriec skeletu. Bet tu nevienu nenogalināji. Un tas ir svarīgi. Es tev apsveicu. Tu tagad esi pieaudzis cilvēks. Paldies! Nesaka paldies man. Saka paldies ceļam. Es esmu tikai ceļu interprets. Kā gāja? Es tagad protu vadīt auto. Viņš neprot vadīt auto. Tad viņš iemācīsies. Kur tu laucies? Kur tu laucies? Tikai, kas tālāk? Tiesības ir. Komplementēt iekšējās bailes un piedzīvot simbolisko nāvi. Ejam.
Oh. Rudens kā rudens, iezie un gājputni laišas uz nīlu. Mošķi, mošķas un citi mani bezsmadzeņu brīnumiņi. Esiet sveicināti Latvijas pirmajā Karoka Feinicā! Klusi daudzās pie palotes, lai savas kūts sārā no būra, skurieni pielidos. Tur arī ies! Kāds savs stūra. Tātad šī ir apsārstā māja. Un šeit tev ir jāpārlaiž nakts līdz pirmajiem gaidēm. Eisi uzmanīgi. Tas ir dāmas klubas pasadevs. Palīkam. Labvakar! No puis, padziedās. Vai jums ir kaut kas labs? Ha! Vai mums ir kaut kas labs? Mums ir tikai greatest hits! Mums ir Madonna, Lady Gaga, ABBA, Metallica, Limp Bizkit, Jorge Simonovičs. Mums ir arī viss, kas patīk vecenēm. Juhu! Es ņemšu to, kas patīk vecināt. No tad, boys. No tad tā. Lai vīrus čestēs! Šis nevienākais vienreizējs. Par aplausi! Diemžēl ar to arī mūsu laiks ir iztecējis. Jūs varat doties, sūkties, asinis, ērmoties, spoguļas, visko.
Jums tā jāiet mājās, bet jūs nevarat palikt šeit. Izņemot tevi. Tev ir jāpaliek. Bērni, nāci mani rotaļā. Kas tu tāds? Es esmu lietuvēns. Nezinu, gan. Man jābūt uzmanīgam. Nu, lūdzu. Ko mēs darīsim? Jūgulies te. Tad es skāpšu. Un stāvšu! Lietuvāni! Piedod, zombiju kungs. No sākuma viņam ir jāpiedzīvo simboliskā nāve. Piedod, zombiju kungs. Nekas. Es šādā zinu par nomiršanu. Es tev palīdzēšu. Tātad, lai piedzīvotu simbolisko nāvi, mums būs jāizsauc Spīķa dāma. Tā mums vajadzēs spoguli. Tālāk lūpu krāsu un sveci. Tagad mēs uzzīmējam trepas, pa kurām bija dāmai ierasties. Un tagad tev iekšējais bērns. Ir 3 reizes jāsaka. Pīķa dāma, parādies! Pīķa dāma, parādies! Pīķa dāma, parādies! Pīķa dāma, parādies! Pīķa parādies! Vecumzēn, vai tev tas izskatās pēc Pīķa dāmas?
Vēlreiz. Pīķa dāma parādies! Pīķa dāma parādies! Pīķa dāma parādies! Paturēs vai lūdzu? Vēlreiz! Pīķa dāma parādies! Pīķa dāma parādies! Pīķa dāma parādies! Es esmu Pīķa dāma. Parotaļāsimies. Spēles noteikumi šādi. Kurš pirmais otram nozāģē galvu, tas uzvar. Aiziet! Po pirmai. Šī nāve vairs nav simboliska. Tā ir īsa. Iekšējais bērns ir miris. Un ja iekšējais bērns ir miris, tad visas maģiskās būtnes arī.
Ha! Beidzot! Pasaule bez brīnumiem! Jāpelnīt naudu! Kur ir visi klienti? O, klients! Labdien! Vai var jums ko pārdot? Nē! Man nav nauda. Agrāk, kad bija Ziemassvētki, bija brīnumi. Es biju Ziemassvētku vecītis. Bet tagad, kad brīnumu nav arī Ziemassvētku. Un es esmu vienkārši vecis. Andrej! Bos! Man tev ir sliktas ziņas. Šogad nav Ziemassvētku, tāpēc tev nebūs prēmijas. Mana nauda! Un vēl! Tu esi atlaists! Man nepatīk pasaule bez brīnumiem. Es gribu atpakaļ savu iekšējo bērnu. Kur viņš ir? Andrej! Atdzīvojies! Dievs! Palīdzi! Dievs! Lūdzu! Atdzīvi man iekšējo bērnu! Šoreiz tu esi aizgājis par tālu. Es tev vairs nevaru palīdzēt. Rodo. Zini, kas man ir jādara?
Jā, man liekas, jā. Kur ir mīlestība? Kur ir Ziemassvētki? Mēs aizmirsām mīlestību. Sākam no 4-1 saimes. Vēlreiz! Pīķa dāma, parādies! Pīķa dāma, parādies! Pīķa dāma, parādies! Varbūt visi! Es esmu Pīķdāma. Parotaļāsimies. Spēle sauc mīlestību. Veiksim insorcismu. Mums tevi iekšējais bērns ir jādabū Andrī atpakaļ iekšā. Aiziet! Es sevi mīlu, tā kā neviens, it neviens. Mīlu, es sevi mīlu, tā kā neviens, it neviens. Mīlu, es sevi mīlu, tā kā nemīl, it neviens. Kādreiz es sevi nemīlēju, bet Jēzus man dāvāja šo spēju. Tagad es sevi mīlu, tā kā neviens. Agrāk es sevi mīlēju vāji, bet vecis un monāks ir skolotāji, kas mācīja sevi mīlēt tā kā neviens. Mīlu, es sevi mīlu, tā kā neviens, it neviens. Mīlu, es sevi mīlu, tā kā neviens.
Agrāk uz spogulī skatījos grūti, bet tagad sev mīlas vēstules sūtu. Tagad es sevi mīlu tā kā neviens. Zinu, ne visi tam piekritīs, bet katrs muļķis māk sevi mīst, vai lielu drosmi uzkrīkstēties, sevi iemīlēties. Mīlu, sevi mīlu, tā kā Mums patika! Gaismas ar mani!